Ok, labi. Ilons Masks. Ir super. Nu, tātad mums nodarbības notiek arī Ziemassvētku vakaros. Tātad 11, 15 laboratorijas darbi, 18, 22, 26, 29. Mums ir nodarbības. Jā, viennozīmīgi jāatzīmē, ka 26, 12 un 29, 12 ņemsim no rīta, tāpēc, ka tas ir ķipa skolēnu brīvlaiks. Ok, labi, tātad šito mēs ņemam ārā. Un tad turpinam. Ja jūs domājat, ka mēs izņēmām visus aprēķinu uzdevumus, kas varētu būt, nebūt un tā tālāk, tad vēl īsti nē. Tātad ar titrēšanas uzdevumiem vienkārši, es saprotu, kamēr nebūs mājas darba, nebūs jautājumi. Jā. Līdz ar to man viņas jāizdemdē tuvākajā diennaktī. Ok, un līdz ar to šodien elementu masas daļa. Ok, masas daļa savienojumā. Ok, ir tāda super specifiska, mega sen lietojama formula, kuru mēs gribēsim lietot. Iet šitā. Tātad elementa masas daļa varētu būt kaut kāda šitā. Tātad atoma masa elementam, to, ko mēs īsti gribam noteikt, reiz Z. Šeit rakstu pārsvarā N, bet ja es uzrakstīšu tur N, jūs domāsiet, ka tas ir moli, pareizi. Lai tā nedomātu, es rakstu Z. Ok, un apakšā tātad mums ir molmasas savienojumā. Kas ir Z? Tūlīt pierakstīšu. Ok. Tātad šeit labi elements. Ok, kur Z ir elementu skaits. Ok, elementu skaits formulā. Ok, tātad pirmais uzdevums. Šeit neko baigi rādīt arī nevajag. Pirmais uzdevums. Izvēlēties savienojumu, kur slāpekļa masas daļa ir vislielākā. Tātad atbilde A, tas ir NH3. Atbilde NH4, NO3, HNO3, N2H4, SO4. Ok. Uz priekšu. Formula jums ir, molmasa skaitīt jūs mākat. Lietojam šito formulu un nosakam, cik ir V procentuālais. Tādi jautājumi reāli gadās testos. Jā. Toties lietojam šito formulu. AR atoma masa elements, ko mēs nosakām, ir slāpeklis, tātad 14. Slāpekļu skaits atkarīgs no formulas. Ja jums šeit ir 1, šeit ir 2, šeit ir 1, šeit ir 2. Jā, līdz ar to molmasas savienojumam jūs arī skaitat pastāvīgi katram elementam. Un tātad
Nu, ok, es pat varu nereiķināt procentus līdz galam. 14 dalīts ar 17. Ja mums nebūs 28 dalīts ar 34, tad šitais uzvarēja. Tā, 28, 80. Vienbalsīgais uzvarētais. Tātad šeit ir 82,35%. Šitam 3,5%. Četrpadsmit dalīts ar 6, 3, 22 un 2. Tātad 28 ar 130. 21,54%. Ok, tātad vai nu jūs rēķinat katram procentus līdz galam, vai nu jūs mākat bišķiņi redzēt tālāk nekā savs deguns. Jā, toties jūs varat sarakstīt šito visu un pēc tam saprast, ka pareizā bija A. Юрий, а в D на Т2H4 в скобочках мы все равно все это суммируем для малярной массы. Jā, 2N, 2, 4H, 1S, 4O. Vienmēr, molekulas masa vienmēr ir summa no tās sastāvdaļa. Nice. Nice. Labi. Un vienkārši es atcerējos tādu super mega super mega sprākstošo vielu. Tā. Нет? Ok, šitā. Nu, tas būs pēdējais, labi. Tāds arī eksistē.
Un tad beigās šeit būs 44, 21. Ai. Patika. Noteikti. Dodiet 2. Ok. Ok. Kāds man jautāja, vai būs eksāmena uzdevumi? Jā, tur ir mierīgi. Tur titrēšana piebrauc. Līst. Tas ir no parauga. Tas nebija realitātē, tas bija. To jūs praktiskajā daļā noteikti skaitīsiet. Jūs paši titrēsiet, paši iegūsiet rezultātus, paši skaitīsiet. Lūdzu. Eksāmenā sanāk 5 reizes uztaisīt, vai ne? Visbiežāk 4. Tā nebūs kļūda, ja uztaisīs tikai. Ja dodas, ka vajag 5, ja uztaisīs tikai 4. Viņi neskatīsies. Tev vienkārši materiāli pietrūks. Tev vienkārši iedūs limitētu titrānu tilpumu un viss. Un tev vienkārši 5. reize. Nu, cipa 4 uztaisīt sanāks, 5. vienkārši trūks. Bet viņi tur arī ieskaito, ka tā kā, jāskalo tā bija reta. Jā. Laikam. Jā. Cerams. Ok, labiņi. Nu, paskaidroju, vai titrāna vidējā tilpuma aprēķins ir korekts. No. Oi! Nu, pareizi, nepareizi. Nu, jums te vizuāli jāpaskatās. Nu, ķipa plus mīnus 1 ir visiem. Ķipa 7 plus 1 ar 8. Ja ņemt 8 kā vidējo, 8 plus 1 ir 9, mīnus 1 ir 7. Ķipa der. Ok, ja šeit būtu 15, tad uzreiz būtu grāvi. Ok, labi. Ar šits ir vēl viens tāds interesants testiņa tipa uzdevums, kas man ļoti patīk. Tas ir par sadegšanu. Toties 9. klasē kaut kur sadegšana bija super mega svarīgs temats, un tur pat neuztraucās par to, ka tas temats bija kaut kur saistīts ar organisko ķīmiju. Ne augsti, ne karsti visiem bija no tām. Un tad idejiski, ja mēs sadedzinot 2 litrus gāzveidogļu ūdeņraža skābekļa pārākumā, izveidojās 8 litri ogļskābās gāzes un 10 litri ūdens tvaika visu vielu tilpu mērīt vienādos apstākļos. Ok. Nu, ko jūs darītu? Boliņ. Ok, karoče, šis reiķinās šādi. Vispārīgi sadedzinot jebkuru organisko vielu, vienalga, kas tas ir, pilnīgi, šobrīd ir pilnīgi vienalga. Jūs vienmēr iegūsiet CO2 un H2O pareizi. Ok,
Tātad, ja mēs skatāmies, ka šeit ir XC, tad būs XCO2, pareizi? Loģiski. Ja šeit ir Y, tad šeit jābūt 0,5Y. Kāpēc? Jo H2 ir 2 gabali šeit formulā. Great. Tālāk, kas mums jādara? Nu, ja jūs esat ļoti centīgi jaunieši, tad šeit ir X plus 0,25Y. Nu, ja jūs ļoti gribat. Aptuveni nekad šito koeficientu neliek. Kāpēc? Nē. Jā, X mēs ņemam kā veselu skaitli, un Y ņemam kā ceturtdaļu. Labi, ko mēs pirmais darīsim? Ja mums ir visu vielu mērīt vienādos apstākļus un atmosfēras spiedienā, jūs baigi gribētu lietot kaut kādu brīnumu formulu PV-NRT, pareizi? Tādu pazīstat vai nepazīstat? Ok, tad mēs viņu vēl paņemsim. Tas būs nākošais. Tātad jūs pieradāt lietot vienmēr V0, loģiski? Ok, gāzēm ir tāda feature, ka ja visas vielas ir gāzveids, ņemtas vienādos apstākļos, temperatūrā un atmosfēras spiedienā, tad arī moli tur būs vienādi visiem. Jā, tātad pa lielam, ja mēs pieņemtu, ka šeit nebūtu 100 grādi, bet 0 vai 20, kā mums ir pie V0, tad mēs ļoti vienkārši varētu atrast molus, pareizi? Ok, 2 litri gāzveida ūdeņraža. Tātad 2 litri. Tālāk skatāmies, kas mums vēl ir. 8 litri ogļskābā gāze. 8 litri ogļskābā gāze. 8 litri. Un tālāk mums iet ūdens ir cik? 10. Ok. Kādu sakarību jūs šeit redzat? Redzat vai neredzat? Nu, šeit ir 2 litri, šeit ir 10,5. Neredzam, ja? Ok. Labi. Reiķinam molus. Tātad. Pieņemot, ka darbojas 22,4 litri molā. Kāpēc? Jo visas ir gāzes, visas vienādos apstākļos, pat ja jums tur būs 30 litri molā, nevien tas neuztrauks, pareizi? Jo molus jūs aprēķināsiet vai nu vienādi precīzi, vai nu vienādi slikti. Ok, ko mēs darām? Mēs darām to, ka, ja mēs atradam to CXHY molu daudzumu. Tātad, ok, 2 litri jādala ar 22,4 litri molā. Tas ir kaut kāds skaitlis, kas ir nu pieņemsim, ka tas ir 001. Nē, 00134. Ok. Cik mums tālu aizsviedam? Ok, tālāk NCO2. NCO2 ir 8 litri dalīts ar 22,4 litri molā. Ok. 8 dalīts ar 22,4 ir 0,3571 mols. Ok, pieņemot, ka ūdens ir gāzveids šajā temperatūrā, mēs atkal izdarām to pašu 10 litrus dalām ar 22,4 litri dalīts ar molu. Tātad.
Tātad šeit mums ir 0,4464 molu. Pareizi. Tālāk. Kas mums ir jāizdara? Es rakstu to tabulas veidā. N viela. C skaits. H skaits. Atcerieties vienmēr, kā to rēķināt. Principu 1, 3, 4, 4 moli. Šeit ir 0, 3, 5, 7, 1 moli. Šeit ir 2 reiz 0, 4, 4, 6, 4 moli. Jo šeit ir koeficients 0,5. Lai to noņemt nost, mums vajag reizināt ar 2. Ok. Un tālāk mēs visu maģiju izdalām ar sadedzinātās vielas molu daudzumu. Ko tas mums dos? Tas mums šādā veidā paņemot, tas mums iedos mūsu koeficients. Ok. Kā tas izskatīsies tālāk? Šeit loģiski būs 1, pareizi. Šeit, ja mēs izdalīsim, tad mēs iegūstam Почему там 2 умножить на 4, 6, 4? H skaits 2 умножить на 4. Vēlreiz atkārtoju, šeit ir 0,5. Lai to neutralizētu, reizinam reiz 2. Absolūti vienmēr. Ok, kas mums šeit notiek? 0, 3, 5, 7, 1. Dalīts ar to nabaga 0, 0, 1, 3, 4, 4. Nu labi. Kaut kur tas ceļš mūs ved, bet uz kuru pusi? Kas viņu lai zina? 2, 7, un ja 2 reiz 0, 44, 6, 4 dalīts ar 0,01, 3, 4, 4, tas būs 6, 6, pareizi? Nē, 6, 6. Ok, nice. 2, 7 dalīts ar 3, 9. Nu. Ok, mēs zinām, ka mūsu attiecības starp C ir 27 un H ir 66, vai mēs varam to vienkāršot? Jāatrod kaut kāds kopīgais līdzeklis. Saisinājums. Kā mēs varam saisināt? Piedāvājumu. Ar 3 dolārus. Ar 3, ok, tad sanāk C9. H11. Ir mums tādas piedāvātās atbildes. Pat tuvu nav. Super. Ok. Nu, vistuvākais mums ir tas C8, H10. Ok. Tā. Nu, kuru jūs ņemtu? C vai D? D. Ja pieņem, ka H ir jābūt 2 reiz vairāk? Vienmēr. Kāpēc to pieņem? Vienkārši jūs zināt, kā rēķināt šo uzdevumu. Jo idejiski vienmēr piemeklē tā, ka šeit ir standarta apstākļi, un jūs rēķināt ar to 22,4. Mums sanāk tie skaitļi. Varbūt es kaut kur esmu apmaldījies un nepareizi izdalījis, pieņemsim 2 dalījis ar 22,4. Jā, kā vienmēr. 2 dalījis ar 22,4. Jā.
Neviens nesaka, ka nav pareizi. Šitam. 0, 8, 9, 2, 9. Šitā. Ok, viss sapratām, kur ir kļūda. Un tūlīt mēs noņemsim no to milzīgo attiecību. Jā, viss. Tātad viens paliek. 0,357 dalīts ar 0,08,929. Tagad jūs zinat, kas jums jādara. Ja jūs dabūjat kaut kādu nežēlīgu attiecību, tātad jūs esat kaut ko nepareizi izreikinājis. Tā gadās. Tāpēc, ja jūs neesat pārliecināts, ko jūs darat ar kalkulātoru vai pārāk daudz stresojat, paņemiet, izskaitiet vēl vienreiz. Nu, C4 kādreiz. Jā, tā tad. Tātad šis ir ļoti savāds rēķināšanas tips. Tas ir testa jautājums, ja? Tātad uz to jums ir aptuveni 2 minūtes. Nu, 2-3. Pieņemot to, ka vispārējo testu jūs vienkārši tur kā pēkliņus esat paņēmuši, jums var palikt no 5 līdz 15 minūtēm, no tā aptuveni. Un tad šeit, ko jūs varat saprast? Ja jums ir 2 litri pareizi, tad mums jāsaprot, ka ja visu vielu tilpumus mēra vienādos apstākļos, tad attiecība šeit vienmēr litri atbilst moliem. Tas strādā tikai, ja šī ir gāzveida viela, šī ir gāzveida viela, šī ir gāzveida viela un ūdens ir gāzveida viela. Ja? Ja 100 grādos jums to jāsaprot, nu tāds. Ar keksīti, kā saka, ar 3 zvaigznītēm. Testiņa jautājums. Ok, tad loģika ir šāda, ka jūs visu šito saīsinat, vismaz uz 2. Pareizi? Kas jums atliek? It kā 1 litri atkal, es saku, atbilst moliem 4, un šeit ir 5, pareizi? Bet ja jūs nezināt, ka moli ūdeņraža vienmēr jāreizina ar 2, toties jūs nezināt, kā parasti reizina šādus uzdevumus. Jūs paņemsiet, ka tas ir 4/5, un jūs tādu... Kur ir? Nav. Līdz ar to jūs zināt, ka jums ir 4, un tad jūs izvēlaties C. Jā, bet, ja nedod, nu tāties, šeit no 4 atbildēm 3 ir SUDS un 1 ir normāla. Ja jūs veicat vismazākos aprēķinus. Ok, par to mēs tūlīt parunāsim, iedosim pāris uzdevumus par to īpašību, ja mēra gāzi pie vienādiem apstākļiem. Ok, tātad šis ir aptuveni ļoti īpašs aprēķinu uzdevums. Kā jums liekas, vai man tāda ir daudz? Vismaz kaut kādi 11. Labi, varam vaļā. Jā, paņemsim. Spirts fenola aprēķinu. Jā, ir. Skatāmies kaut kādu jebkuru uzdevumu. Tātad parasti šos te uzdevumus mēs rēķinām šādā te veidā. Rekur. Sadedzināja 1 gramu ogļu ūdeņraža, veidojas tik litri ar ogļskābo gāzi. Tik grami ūdens nosaka ogļu ūdeņraža molekulāru formulu, ja vielas relatīvais tvaiku blīvums pret skābekli ir tāds un tāds. Это твое любимое задание, Лука, помнишь? Favorite. Никогда не помню. Jā. Tātad. Un šeit jāatcerās, ko mēs darījām iepriekšējā. Atrast molus. Kas jums šeit ir nezināms? Relatīvais blīvums, pareizi? Tādu jēdzienu vispār ļoti reti lieto skolā, bet man kā olimpiādam, katrā olimpiādē bija vismaz viens uzdevums ar relatīvo blīvumu.
Ko dara relatīvais blīvums? Absolūti tas ir kaut kāds... Kaut kāds murgs. Pa lielam, ko tas izsaka? Mēs zinām, ka kas ietekmē visvairāk gāzes blīvumu? Molmasa. Vēl spiediens, bet ja mēra pie vienādiem apstākļiem, lai salīdzinātu, kura gāze būs smagāka, lieto molmasu. Pareizi? Tātad jums ir jūsu kaut kāda viela X. Jūsu viela. Un jūs varat salīdzināt pret molmasu kādai citai gāzveida vielai X. Tātad MX molmasa jebkurai gāzveida vielai. Jebkurai gāzveida vielai. Tas ir prikals. Kādas īpašas molmasas jums jāzina? Jums jāzina, ka molmasa gaisam ir 29 grami olā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir. Visas pārējās molmasas jūs varēsiet paņemt no periodiskās tabulas, ja vienīgi jums nepateiks gaiss. Gaiss ir aptuveni tāda lieluma mērvienība, ka blīvums ūdenim ir 1 grams molā. Vai mililitrā, 1 grams mililitrā. Zasīm, random fakts, kuru vai tu zini, vai tu nezini. Cerams, ka būs dots. Kam mēs varam lietot to relatīvo blīvumu? Relatīvo blīvumu mēs varam lietot, lai aprēķinātu mūsu gāzveida vielas molmas. Tātad tas ir mūsu kaut kāds MX, pret ko mēs salīdzinām, to jāsareizina ar mūsu DX. Tātad DX pa lielam ir kaut kāds koeficients, kas pasaka, vai jūsu gāze ir vieglāka vai smagāka par kaut kādu citu gāzi. Ja skaitlis ir lielāks par vienu gāzi, ar kuru jūs salīdzināt, ir smagāka, ja cipars ir mazāks par vienu, tad jūsu gāze ir vieglāka. Pieņemsim, ja jūs salīdzināt chloru ar skābekli, 71 dalīts ar 29, jūs iegūsiet kādu skaitli? Lielāku par 1. Pareizi, 71 dalīts ar 29 būs lielāks par 1. Ja mēs paņemsim un 29 izdalīsim, paņemsim ūdeņradi un salīdzināsim ar gaisu, 2 dalīts ar 29 būs skaitlis, kas ir mazāks par 1. Vieglāk. Sapratāt? Vot tāda loģika. Nezinu, kam tas, reālajā dzīvē, izņemot šos uzdevumus, tas nekur reāli netiek lietots. Tātad skatāmies, kas mums ir dots. 1 grams, kaut kāds CXHY, tāpēc, ka ogļu ūdeņradis ir vienkārši C un H, jebkādās iespējamās attiecībās. Tālāk mums ir CO2. CO2 nav teiks, ka tas nav standarta apstākļi, tātad ir standarta apstākļi. Lietojam V0, ūdens 0,8856 grami. Ūdens ir šķidrs, tāpēc, ja tie ir standarta apstākļi, mēs nevaram lietot 22,4. Jo ūdens ir šķidrs. Gan gāzveida vielām, gan šķidrām vielām var būt tilpums. Bet loģika ir tāda, ja jūs saprotat, loģika, ūdens ir šķidrs, nevar lietot 22,4. Ir naivi cilvēki, kuri šķīdumus dala ar 22,4, bromu dala ar 22,4, bet, jāatcerās, ka kaut kāds broms, ūdens un dzīvsudrabs varbūt dot litros, bet viņi ir šķidrumi, nevis gāzveida vielas. 22,4 tikai gāzveida vielām. Super. Tagad, principā, jūs skatāties uz šo te uzdevumu. Jums jāatrod moli ūdenim, moli ogliskābai gāzvei, molmas vielai, moli vielai un pēc tam skaits. Pa lielam mudli jums priekšā saka jūsu reiķināšanas secību. Meklējam ūdens molus. Kā mēs to darām?
Ja zinām, masa. Masa dalīts ar molmasu. Ok, meklējam, sakam man skaitli. Tātad, kurš man atbildēs, cik ir ūdens molmas? Tāds noslēpumains. Aleluja, 18. Visu mūžu bija, būs un paliks. 0,88, 56 dalīts ar 18. Jā, tātad 0,0492. Ja mudli saprot visas ciprus tikai ar punktiem. Jo, ķipa briti taisīja, es vēl neizdomāju, kā to punktu un komatu uztaisīt vienlīdzīgus. CO2, jā. Ja mums ir doti litri, CO2 ir gāze. Tas vienkārši jau ir jāiegaumē kaut kādā brīdī. Dalīts ar 22,4. Tātad 0,074. 1. Gribat vairāk cipars? Ok. Kā skaitīt molmasu vielai, ja zināms relatīvais blīvums, es tikko stāstīju, ja? Ja jūs neesat nogulējis to brīnišķīgo momentu, tad jūs varat to izdarīt. Loģiski? Oh. Yeah. Meklējam, ko uz manis nav rakstīts. Nekas. Ko tu domā? Kāds reizināt divus skaitļus uz kalkulātoru, Es pateicu, relatīvais blīvums reiz molmasa vielai. Skābeklis ir 3,2, divus skaitļus ņemam, reizi no viss sanāk. Tā. Jā. Da? Šajā dotajā brīdī tas ir DO2. Kāpēc? Tāpēc, ka X ir O2. Great. Ok, molmasa. Kurš aprēķināja? Vai es jau aprēķināju no jaunieša? Padzeršos ūdeni, labi. Jums jāpaņem kalkulators un jāsareizina divi skaitļi. 32 reiz 2, 53, 13. Jo D pret skābeklī jums ir 2, 5, 3, 13. Molmasas skābeklim ir 3, 2. Amen. Nice. Lūdzu, pastāstiet, kā atrast super mega nezināmus, super neiespējami nosakāmus molus ogļu ūdeņradim. Molmas ir? Kā Marko, kāpēc? Molmas, tu tikko noteici, masa tev ir dota, ko mēs raudam, dalīts reiz. Un ko tu iegūsi? Tu iegūsi 81 gramu kvadrātā dalīts uz molu, pēc mērvienībām nesanāk. Ja tu reizini 1 gramu ar 81 grams ar molu, tev sanāk grams kvadrātā mols. Tāpēc loģiski, ka tā kaut kā jādala. Ok. Es vienkārši piemeklēju tos skaitļus. 3, 4, 5, 6, 7, 8 iztrūkst. Jā. Ok, labi, sarunās. Der. Ok, tālāk jūs atceraties to schēmiņu, kur oglekļa skaits jūs paņemat CO2 un dalat ar to N ogļu ūdeņradiem. Loģiski. Cik sanāk?
Nu, es jau redzu, ka 0,004 dalīts ar 0,01. Atklājiet Ameriku. 0,04 dalīts ar 0,01. Ko tu skaiti uz kalkulātoru? 4. 4. Aleluja. 0,04. Nu labi, 5. Dalīts ar 0,12. Ok, labi, tā vai izdalīsim. Nu, nedod Dievs, tur nebūs 5. Nu. 0,492 dalīts ar 0,01234. Pārmetam krustu ir 4. Skolotājiem bija patiesība. Nu. Tu gribi, lai es tev izskaidroju, kā strādā matemātika? Tas būs bišķi grūti man vismaz. Ok, 0,0492 jāizdala ar to molu skaitu, sanāk 4. Es nesaprotu, kāds tieši tas NH2 jādala ar to. Labi, tev patiesība. Dalam vēlreiz. Tā, 0,0741 dalīts ar 0,01234. Tātad 6 pareizi. 6. Tagad vieglāk, ja? Kad dalot pareizo skaitļus. Ok, šeit ir 0,04. Cik tur bija? 9,2. Reiz 2 dalīts ar 0,01234. Nu, nesanāca 4 un 10. Neizvelku tā vienkārši uz nulli. Uzdevumu ar iepriekšējo formulu, jā. Redz šito skaitli. Reiz un reiz šito skaitli. Tāpēc, ka skolotājs. Tāpēc, ka šitais. Tu tikko to pierakstīji. Atklāšu noslēpumu. Un tāda maģiska un ļoti milzīga. Nu ko, vēl vienu? Lēžam. Nu mājās jums būs iespējas izklādēties. Nu jā, nu. Jo pagājuši gadu viena no problēmām bija, ka skolēni mājās tikai pārlasīja konspektus un neko vairāk nedarīja. Līdz ar to uzdevumi, vairāk uzdevumi, papildus uzdevumi, 3 tonnas ar uzdevumiem. Jā. Nu, davai. Nu, tāpēc, ka jāpaņem šitais, jāreizina ar 2 un jādala ar šito. Nu, tāpēc, ka koeficients ūdeņradim ir 0,5 y. Jā. Aha. Nu, tas ir viens un tas pats uzdevums, vienkārši dots dažādos veidos. Pa lielam, nu, tev vai nu dot litros, vai nu tev dot molos. Vai nu gramos. Nu, starpības nav nekādas. Jā, tas ir vienkārši. Nu, saproti, tev uzdevumu ar vienu doto ir universāls veids, kā tu viņu rēķini. Tāties ir kaut kāda globāla ideja, kuru tu zini, un tad tu viņu vienkārši pielieto. Ja saprotams, ka ne katru reizi viņš strādā ideāli, un vienkārši ir pielāgots. Bet jāatcerās, ka loģika aprēķiniem ir tāda pati. Kad dari 1, dari 2, dari 3. Šeit atrod molus tai vielai, uztaisīja to maģisko dalīšanu ar nezināmo vielu un dabūja koeficients. Nu, Ksenija, tādu tu biji reiķinājis? Šitāda brīnums bija tavā dzīvē? Ok, superīgi.
Tas labi.
Amen. Ar Dievu. Nu, davai. Jūs vienkārši sakat skaitļus, es vienkārši pierakstu. 1, 7, 6, 4. Greit, tālāk. 1, 7, 6, 4. 1, 7, 6, 4, 7. 5. Tālāk. Greit. Nu, tad tas ir 95, nu, 85, davai tālāk. 0,29, jā. 6, jā. Nu ko, ar Dievu? Ok, es gribu. Malc. Labi. Cerams, ka tas bija pareizi. Pieņemsim to faktu. Jā. Bija, jā. Ok. Nē, mēs varam paņemt šito. Question band. Jā. Ok, labi, tūlīt, kur mums? Šūnas aprēķini, molārie formulu. Aprēķini molāro šķīdumu, vielu klasu. Kurš reiz aprēķina pēc sadegšanas? Tā, šitam laikam nav. Dispersās ķīmiskās īpašanas. Organiskās skābes, reakcijas skābes bāzes. Fenolu. Pierādīšanas uzdevums bināro aniona. Tā, šitas ir angļu sekcija. Labi, no sākuma tātad. Labi. Šeit. Formulas viss sapratu. Ir. Tā, nu davai. Show questions. Ok, kas mums bija? Sāka, pirmais, 25. Cik tur bija litri CO2? 9,5. Tas šitais. C. Nē, 5 un 6 tas ir atbildes. Ok. Ok. Fill incorrect responses. No 6, 12 bija? Jā. Super. Tālāk. Bija 1 grams, pareizi. Tā, 1, 1, 1. Cik viņi kopumā ir? Viņi ir 9. View selected. Move to. 1 grams. Kur šitais? Tātad, bija šita... 1 grams, jā, šitais, pareizi. Jaunieši. Davai.
Paskatāmies fiks. Ok, tātad 6, 8 bija. Great. Yes. Nu, viss, tad mēs pareizi aprēķinājām. Tas tā, kā tā platforma izskatās iekšā. Drausmīgi. Rakstīt kodu vakaros, tas ir mans mīļākais. Ok, labi. Par sadegšanu saprotams? Labi. Ko es vēl apsolīju jums? Tā, nu davai, atceramies. Kas tur vēl bija? Jā. Nē. Kopā savienojās 3 litri amoniaka un 9 litri ūdeņraža. Ūdeņi. Aprēķini. Vai amoniaka, slāpekļa. Slāpekļa un 9 litri ūdeņraža aprēķini amoniaka. Iegūtā amoniaka tilpuma. Ok, rakstam reakciju. N2 laikam gāzveida viela, jo slāpekli jūs elpojat iekšā katru dienu. Tālāk ūdeņradis 3 gabali gāzveida. Bultiņi turp šurpu veidojas amoniaks. Un arī gāzveida, loģiski. Ok, kā jūs rēķināt šo uzdevumu? Tas ir uzdevums ar cik dotiem? 2. Ok, good. Lai aprēķinātu daudzumus 3 litrus, jādala ar 22,4, un lai aprēķinātu amoniaka tilpumu, mēs tur ar koeficientiem udžinamies un pēc tam reizinam ar 22,4. Pareizi? Labi, karoči rēķināt. Es parādīšu īso variantu.
Jūtams, ka gada beigas YouTube video skatās pa 63% vairāk nekā iepriekšējās 7 dienas. Šodien pa Luis struktūrām iznāca jaunais vidžiks. Nu, pus no tā, kas bija teikts stundā, nav pateikts pareizi. Tu atceries, ka tāds bija, bet ne tīri tā. Slāpeklim tas bija. Mācījāmies. Mums bija 2 stundas, jā, tas ir no pirmās. Nu, kam molu vairāk, kam molu mazāk. Vienādi, aleluja. Nu, aprēķinājāt, tā? Nu, tātad īsais ceļš. Tātad. Jā. Tā kā visas vielas ir gāzveida. Un tika mērīts. Un tika mērītas. Mērītas. Nē. Mums nav kaut kāds tur spāņu valoda. Ļoti gribētos, bet nav. Ok. Mērītas vienādos apstākļos. Tad molus gāzēm var nereiķināt. Ja tātad. Un tikai šajā brīdī mēs varam pateikt, ka mēs varam darīt to pašu, ko mēs darām uzdevumos ar diviem dotajiem, jā, bet izlaist molu aprēķinus pilnīgi. Tātad N2 dalīts ar koeficientu N2. Un tātad šeit vairāk vienā. Jā, vai. Tātad, un to pašu mēs darām ar ūdeņradi. Un tad dalam ar koeficientu, ka šeit apakšā mums ir H2. Ok, tātad šeit tepat mēs liekam skaitlīšus, jā, tāpat vienkārši arī salīdzinām, šeit ir 3 litri, šeit koeficients ir 1, šeit 9 litri, koeficients ir 3, koeficients 3, un mēs iegūstam to, ka viņi ir vienādi, pareizi. Tātad nav ne mazākuma, nav ne vairākuma. Tā bieži vien nosadzās tie uzdevumi ar 2 dotiem eksāmenā. Ka, nedod Dievs, ka neviens nezina, kā to darīt. Tāpēc reiciniet pēc jebkura un dabūjiet pareizu atbildi. Tālāk, ja mēs to varējām uztaisīt ar vielām, kāpēc nevar uztaisīt proporciju, pareizi? Standarta gadījumā tātad mēs ņemam N, koeficients N, un šeit būs NH3. NH3, kāpēc ne? Un šeit būs NH3, kāpēc ne? Un vienkārši mēs salīdzinām uzreiz patiešo. Nu labi, nevajag tā.
Ok. Slāpeklim 3 litri. Koeficients tam ir cik? 1. Amoniaks ir nezināms litra skaits, un šeit ir 2. Pareizi. Tātad no tā seko, ka tilpums NH3 mums vienkārši ir 6 litri. Kāpēc tā var darīt? Jo, ja jums ir pārēja no gāzes uz gāzi, ja, lai dabūtu gāzes molu daudzumu, jūs pirms dalat ar 22,4 un beigās reizinat ar 22,4. Tāpēc to var darīt tikai tad, kad viela, kuru jūs meklējat, un viela, kuru jūs zinat, ir gāzveida vielas. Tas ļoti baigi labi atvieglo jūsu dzīvi. Pa 100 punktiem. Patika šāda tipa uzdevumi. Čipa, kad jums liekas, ka jums ir kaut kāds super mega garš uzdevums testā, jūs izvērtējat uz šo faktoru arī. Jo pa lielam vienu gadu, kaut kas tam līdzīgs arī bija. Un vienkārši, ok, vai tu to vari izdarīt ātri? Jā. Nē, tas 15 punkti ir par 3 apakšu uzdevumiem. Šeit ir tikai pirmais, un par to ir tikai 2 punkti. Jā. Bet par šo jābūt vērīgiem, tāpēc, ka, ja jums tur 2 gāzes reaģē, tur kaut kas, vienalga kāda veida reakcija tā ir, 2 gāzveida vielas reaģē, tā ir sadegšanas reakcija, varbūt kaut kāda tāda reakcija, nezinu, salskāba veidojās, vienalga. Šito jūs varat izdarīt galvā, vai patērēt 5 minūtes un tur reiķināt. Plus jums nav nekāda papīra līdzi. Jums ir šitais ir testa uzdevums, jā. Viņam nav piemērots kaut kāds atsevišķi lapa, kur jūs kaut ko reiķināt. Uz māliņas, jā. Ok, labi. Vēl viens eksāmena uzdevums, kā jums liekas, no kura gada pareizi no pagājušā. Kāpēc? Jo citi eksāmeni, kas atbilst jaunai sistēmai, mums nav. Skatāmies. Lasām, reiķinam, sakam atbildes. Un ko tas uzdevums jums demonstrē? Skaties, tev ir rūda. Aptuveni tu izraki 100 kg ar rūdu. No tām tikai 55 kg būs dzels magnētiskā dzels rūda, kolčedans, viņi kaut kā tā sauc latviešu valodā. Jā. Ok, un no tās rūdas vēl kaut kāda daļa ir dzels. Jā? Tā sanāk. Ok. Ko jūs darīt šajā gadījumā? Kā šito ātri aprēķināt? Var uzrakstīt, nē, nav bagāta, jā, ir bagāta un dabūt 1 punktu par minējumu. Vai procentuāli elementam negribat aprēķināt?
Aprēķiniet, cik dzels ir tajā savienojumā. Cik procentu dzels? Nu, tev dzelzi vajag noteikti. Ja tev interesē, ka kopēji rūdā tev jābūt 55% dzels, jā, bet tev tikai ir 60% dzels 3O4. Toties noskaidrojiet, cik tajā savienojumā ir dzelzusu. Molmasa tev ir, formula tev ir, procentus dzelzam aprēķinam. Nu, ir. Nu. Jā, super. Ok. Tagad ieslēdzam loģiku. Tev ir 1 tonna rūdas, pareizi? No kuras 60% ir tavs dzels 2O3. Nu pat labi, neņemam tonu, ņemam 100 kg, tas būs vieglāk. 100 kg. No tajām 60% ir tas dzels O3, tas ir 60 kg, ja? Un no tiem tie aprēķinātie 72,41 ir kas? Dzels. Un tātad jūsu rūda tur ir, nu, nevar pateikt, ka ļoti bagāts. Tas nav uzdevuma, 60% rūdas. Tātad no tā jums ir tikai 43,45%. Pareizi. Tātad tas ir tīrais dzelts. No tā mēs varam darīt secinājumu, ka rūda nav ļoti bagāta. Tu tikko paskaitīji, cik tev ir V procentuālais dzels. Dzels 3O4. Tas ir 72,41. Nu, okay. Un šādā veidā tu uzreiz, vienreiz reizinot ar procentiem, otrais reizinot ar procentiem, iegūst ir dzels tajā savienojumā. Un uzreiz tu redzi, ka tas ir mazāk par pusi.
Viss. Tas ir viens no veidiem, kā varētu aprēķināt doto uzdevumu. Ja es baigi gribu caur moliem tur kulties, uz priekšu. Jo ātrāk ir labāk. Nē, vienkārši kaut kas ir reizināts. Nē, 2 punkti. Par šo uzdevumu 2 punkti. Ja tu pateici nē un pamatoji ar jebkādiem aprēķiniem, 2 punkti. Nav aprēķinu 0. Tu nepamatoji savu viedokli. Ja pat tavs viedoklis bez pamatojuma ir nepamatots viedoklis. Gribi 500 kg. Laikam, procents Exactly. Tikai 43, 45%. Jā, ja tu gribi aprēķināt V procentuālo dzelzi rūdā, ja ļoti gribās, jā. Tātad tu vienkārši izdali 43, 45 kg, izdali ar 100 kg un reizini ar 100%. Loģiski? Sanāk 43,45%. Mēs vienmēr piemeklējam kaut kādu skaitu, no kura ir vieglāk rēķināt procentus. Laikam no 100. Šķīdumus no 1 litra, tāpēc, ka šitā molārā koncentrācija ir litros. Šeit 100. Toties aptuveni uzdevums uz... Tātad pirmais uzdevums mums bija 10 punkti. Šitā ir 15 punkti. Mums kopā ir 4 uzdevumi. 4. Ok. 4 uzdevumi un uz otro daļu mums ir cik laiciņa? Otrai daļai mums nav pierakstīts stunda. Tātad, ok. Ja jums ir stundiņa, tā tad 40 minūtes uz katru uzdevumu. Nezafigā daudz. Es domāju, ka ne vairāk par pusotru. Varbūt kopā ar 3. daļu. Pirmā diena 3 stundas. Ok. 25 jautājumi, 40 minūtes. Labi, ok. Tā aptuveni ir jābūt. Tātad pa lielam varam turpināt risināt šito uzdevumu. Es domāju, ka jums patiks. Ja tā ir par ķīmiskajām īpašībām un to negaidīt pielietošanu. Ok, domnas krāsnes. Kam lieto? Ražo dzelzi. Super. Zīmējumā schematiski attēlota domnas krāsnes. Domnā notiek procesi, jā. Un man patīk otrais jautājums. Nosaka vielu X, kas tiek pievadīta domnas krāsnī, un vielu Y, kas tiek izvadīta no domnas krāsnes. Davai, ieslēdzam loģiku. Kas varētu tecēt pa apakšu? Domnas krāsnī, kur ražo dzelzi. Loģika, No kurienes tad vēl? Ko mēs varam bliest tur iekšā? Koks ciets. Rūda cieta, kaļķakmens ciets. Skatāmies uz reakcijām. Kas ir gāzveids šeit? Nafika vadīja CO2 iekšā. Skābeklis. Vienkārši šeit puš skābekli, kurš lēģē ar oglekli, veido CO un CO2
Tāpēc iekšā laiž skābekli. Nu, sorry, tas viss eksāmenis būs loterijas spēja uz tavu loģiku. Nu. Tu gribēji ko? Domāju, paradīzē ir iekļūts. Nē, tur viss eksāmenis bija šitāds. Ok, tas bija cik punkti? 1. Ok. Kas notiek Domas krāsnī, visvairāk ietekmē temperatūru. Skaitlīšiem, jā. Ja tev ir mīnus, tad tiek patērēts. Ja plus, tāda tiek ražots. Reakcija. Reakcija. Jā, ierakstīju tādu pēdējo reakciju. Jā. Atbildi paskaidro. Jo ar plus kilodžauliem reakcija ir eksotermiska un tāpēc ražo daudz siltumu. Par eksotermiskumu mēs vēl runāsim, kad jā, nu, viņi salst, viņi vajag karsēt. Nu, ķipā, aptuveni kā to atcerēties? Tu pieliec pakaļu pie kolbas, tev karst eksotermisku plus siltums. Jā, ja piesalst, tātad ar mīnus. Tāpēc, ka ja tu viņu nesildīsi, reakcija nenotiks. Ok, kurš? Dovot, tāds prikoliņš no pēdējā eksāmena. Ok, labi, modelē, vizualizē, bla, bla. Jums šis arī. Mēs taču par kristāla režģiem arī izrunājām, ja? Ko neizrunājāt? Otrā stunda pēc... Exactly, šis brīnums. Luisa struktūras otrā nodarbība beigas. Jā, šeit būs metālisks uzzīmē. Jums nebija konkrēti dzels, jums bija vienkārši metāliskais. Dzels ir metāls, tātad zīmē metālisko. Kā izskatās metāliskais kristālrežģis? Jā, exactly. Tātad jums jāuzzīmē lielās bumbiņas, lielās bumbiņas, kas reprezentēs mums dzels atomu un jonus, pareizi? Ok, visā pasaulē bumbiņā zīmē plusiņus, jā, bet Latvijā mēs esam īpaši cilvēki. Tikai daļa ar metāliem atdod savus valences elektronus. Ja? Toties, ok, mēs sarakstam šito, šiten un šiten randumā plusiņus. Un šeit blakām starp atomu telpā lido brīvie valences elektroni. Gribi bumbiņas ar mīnusiņiem, gribi šitā. Tev galvenais pierakstīt šitie metālu joni, dzels joni. Dzels joni, valences elektroni. Un mums izrādās, ka pieņems, ka šitie ir dzels atomi. Vienmēr ir 9.
Nu, ja tu gribi, tu vari zīmēt vispār kubu, gribi 4x4, 6, nu, 5x5. Nu, laika tev nav. Nu, zīmē vienmēr 9x9. Nu, ķipa, ja jonu būs plus bumbiņa, mīnus bumbiņa un tā tālāk. Great, labi. Kas? Ja. Es pateicu, randomā. Pilnīgs haoss, pilnīgs randoms. Nu, nav, ķipa, nu, tie plusiņi vienkārši skraida pa visu to atomu. Patīk? Nu, ķipa, pierodiet, ka jums ir situācijas apraksts, un pēc tam sākās pilnīgs randoms. Ķipa, jebko. Gribi elektronu blīvumu, gribi cik gramus sadedzina, cik siltumu vajag, un tā tālāk un tam līdzīgi. Labi. Nu, ko, pauzīt? Nē, mums palika 13 minūtes, vai bez pauzes. Vienkārši 5 minūtes ātrāk aizies. Ok. Tik interesanti ir dzīvot. Ai, nu, devai kaut kādu uzdevumu par titrēšanu, pareizi. Bez titrēšanas nevajag, ar titrēšanu vajag. Labi. Tūlīt atradīsim uz kaut kādu pretīgu uzdevumu. Nu labi. Kamēr es meklēju titrēšanas uzdevumu, es atradu jums šķīdumu pagatavošanas darbiņu. Jums arī patiks, apsolu. Nav nekādas reakcijas, vienkārši pagatavo šķīdu. Oh, jā. Oh, jā. O, šito jūs man neaprēķināsiet labi.
Oi, labi. Jā, tas ir vienkārši šķīdums. Oh my. Jūsu favorite task. Šitais. Ar procentiem. Ar molu pārreici. Nu, все kā vajag. Pirmais. Tas 4. Tur jāatrod masa, pēc tam jāpārreicina. Nu, tāpēc, ka tev jāgatavo no šitā brīnuma, pareizi. Tas pretīgais. Tur būs jāpārveido molmasa par molmasu. Tur, kur mēs dalījām masu tam hipochlorīdam bez ūdens, dalīt ar molmasu bez ūdens, reiz molmasa ar ūdeni. Nu ko? Nu, cik masa hipochlorītam jūs sanāca? Pieci. Kristāla hidrātu žāvēšana ir obligātais laboratorijas darbs, līdz ar to aprēķini pēc kristāla hidrātā. Welcome to the club, buddy. Kā saka, tādi uzdevumi ir vairāki. Modulē, kuri grib pievienoties. Var patrenēties. Jā, ir. Good. Jautājumi? Izlasi uzdevumu vēlreiz 1 kilograms. Tāpēc 1 kilograms. Это проценты. Ну, хорошо. Для тех, кто не знает математику. Еще надо разделить на 100%, ну если так, наверняка. Ja tu gribi reizināt ar procentiem, vienmēr dala ar 100, lai noņemtu procentu zīmi. Ja procents ir vienkārši 10 daļa. Здесь масло натрия хлорида из чайника вела? Да. Jā. Nekas. Šķīduma pagatavošana ir tāds višķi murdzīgs process. Tāpēc mēs gatavosim katrs 4. Tāpēc iesaku noskatīties video, un tad būs jums laime. Nu labi, tātad pienskābā titrēšana. Šis tad jums paliek uz mājām. Tas ir
17. gada eksāmens. Ja kādam galīgi neiet, ieraksts ir pieejams manā YouTube. Tas ir 3. daļa. Jā. Tas ir iepriekšējā 3. daļa. Tas ir, jā, jaunā 2. Kā tu saprati to joku?